Labdien! Šeit es pastāstīšu nedaudz par šodienas uzdevumu. Jums jāuzrasē 3 skati. Iepriekšējā nodarbībā jūs uzmaketējāt objektiņu. Katram ir savs pilnīgi citāds, jā. Es uzzīmēju šādu te kā piemēru. Saliku arī krāsiņas, pretskatam zaļa, sānskatiem dzeltena, virsskatam zila. Sānskati atceramies, ka mums ir 2, man šajā gadījumā šeit te ir, un otrā pusītē, ko nevar redzēt, tāpēc esmu ielikusi apakšā bultiņu. Jā, varētu būt, ka daudziem būtu labāk bijis, ja man pretskats būtu šis te dzeltenais un sānskats savukārt zaļais, tas būtu kaut kādā ziņā vieglāk uztverams, bet manā variantā ir šāds te. Ar ko ir jāsāk? Jums ir jāpaņem A3 formāta zīmēšanas papīrs vai rasēšanas papīrs, kuram ir pieejams, zīmols un labi noasināts HB zīmolīts, ja? Un lineāls obligāti. Labi, ja ir arī cirkulis, var noderēt. Uzvelkat šādu te krustiņu, 90 grādu leņķī. Krustiņam ir jābūt tik lielam, lai jūsu objektiņa izmēri ietilpinātu šajos te kvadrātiņos, jā. Labi, sāksim ar virsskatu. Virsskats man bija zaļais, ko es redzu no augšas. Es redzu šādu te gabaliņu un šo te garo posmiņu. Jūs izmērat centimetrus, cik gari šie posmiņi un uzzīmējat. Ja būtu tā, ka man šis te pretskatiņš būtu dzeltenē, jā, tad man viņš būtu jāliek vertikāli. Tā kā man pretskats ir šis te zaļais, tad es viņu lieku horizontāli, jo šiem te abiem ir jāsakrīt, velkot palīgu līnijas, kas ir tievākas, jā, nekā šī te objekta rasēšanas līnija, viņiem ir jāsakrīt, jā. Visus izmērus jūs atliekat ne tuvākā centimetra no šī te objektiņa un rakstat tehniskajā rakstā. Vēlams arī šādu te uzrakstīt, jā, kurš skats tas ir, ņemot vērā, ka jūs sākat tikai rasēt, lai jūsu zināšanas nostiprinātos, tad rakstat, kuru skatu jūs uzrasējat. Šajā gadījumā apakšējā kvadrātā, šajā kreisajā vienmēr būs virsskats, jā. Citu skatu te nemaz nedrīkst likt. Labi, tā kā jūs to esat izdarījuši. Nākošais ir pretskats. Palīga līnijas velkat uz augšu. Šie te visi platumiņi saskan, jā. Viņi nevar būt citādāki, nedrīkst būt nekādas novirzes, ir jābūt precīzi pretī, jā. 90 grādu leņķi pret šo te asi, jā, pret šo apakšējo asi horizontālo. Pretskats man ir zaļais. Platumi visi jums ir skaidrs, jo jūs paņēmāt tieši precīzi no virsskata, savukārt augstumus jūs mērat no sava maketiņa. Šeit 1,5 atlieku un 5 cm augstums atlieku. Ievelku. Jums nav jākrāso šie objekti, jā. Es tīri, lai jums vieglāk uztvert, ko es te zīmēju, iekrāsoju krāsiņās attiecīgajās, jā, kurš skats ir kurā krāsā. Nākošais, kas jums ir pats grūtākais, ar ko parasti audzēkņiem ķerās, jā, ir sānskats. Šeit ir tā sarežģītība, jā. Man sānskati ir šis te priekšiņa, jā, it kā, kas varēja būt arī pretskats, ja viņš būtu šādi te zīmēts kā stabiņš, un šis te būtu vertikāli, nevis horizontāli. Tā man būtu šāds te, kā zaļais bijis sānskats, bet šajā gadījumā, tā kā man virskats ir šis, pretskats man ir tas L burts, tas sānskati man ir šie te 2, šis dzeltenais, un otrā pusītē, ko es neredzu, tāpēc es esmu te ievilkusi tādu līniju un parādīšu bultiņu, ka tie ir vēl viens sānskats. Un sānskats mēs zīmējam tā no kreisās puses skatoties, jā, tie būtu bulta. Skatos no šejienes, ko es redzu. Redzētu es tādu tīri slaidu
taisnu stūrīti, ja, šo te. Un tā kā ir detaļa, kas ir izvirzīta, bet kuru es neredzu no šīs puses, bet viņa tur ir, tad šo te augstumiņu es atlieku ar raustīto līniju. Tas ir tas, ja jums ir kādi iegriezumi, tad tur, kur viņi te mainās, jā, rokās, te velk tādas te ir raustītas līnijas. Kā šo te uzprojicē sānskatu? No virsskatu jūs velkat 90 grādu leņķī pret šo te asi. Tāpat arī no pretskata arī velkat 90 grādu leņķī pret šo asi. Velkat pāri. Savukārt virsskatam velkat tikai līdz šī te asī. Un te jūs varat izmantot gan cirkuli, gan lineālu. Ja jums ir cirkulis šeit te vidiņā, ieliekat adatiņu, paņemat šo te gabaliņu, velkat aplīti, atdurās pret šo te asi un velkat vertikāli uz augšu līniju. Tāpat atliek no šejienes šo gabaliņu, ar cirkuli pārliekam, velkam uz augšu. Savukārt tiem, kuriem nav cirkulis pieejams, ņemat lineālu, izmērat šo posmu un šo un atliekat precīzi tikpat lielu attālumu uz šīs te horizontālās as un velkat vertikāli uz augšu 90 grādu leņķī pret šo asi. Jums ir līnijas šādas, ir horizontālās un ir vertikālās. Skaidrs ir tas, ka šī te horizontālā parāda, kur objekts sākās, kur ir viņa apakša, šī savukārt parāda, kur ir augša. Un šīs te līnijas parāda objekta platumu. Tātad ir jau jums iegūts viens kvadrāts. Un šī te līnija tam L burtiņam, tā kājiņa, kas iet, ir tā raustītā līnija. Ja? Šis te izbīdījums, ko jūs neredzat, kurš ir aiz viņa, ja? Bet viņš tur ir tāpēc, mēs ievelkam to raustīto līniju, ja? Un gala rezultātā jums ir jāiegūt šāds te rasējums. Rasējumā jūs ieliekat visus izmēriņus. Izmēriņi nedrīkst būt tuvāk par 1 centimetru, ja? No šī te. Un tām līnijām objektam ir jābūt biezākām nekā jums ir, jā, palīglīnijas ir tievākas, tāpat arī šim te krustiņam ir tievākas, jā. Arī tievākas zīmē izmēru līnijas, vienīgās spēcīgās biezās ir šīs te objekta līnijas. Ja rodas jautājumi, droši man rakstiet, atbildēšu. Paldies par uzmanību!